droši vien, ka ārā pasēdēt gan vēl nesanāks. Cik ir grādi? 4 grādi. 4 grādi, bišķiņi par augstu, mašīnas logs bija pilnībā aizsals. Bet mēs gribam būt gatavi tam brīdim, kad varēs sēdēt uz terases, un tāpēc gribam pārvest visas mēbeles uz turieni, varbūt arī mazliet iekārtot jau terasīti un gaidīt pavasari. Un vēlāk arī atbrauks mana ģimene nedaudz atzīmēt manu vārda dienu. Mēs esam izdomājuši ļoti oriģinālas pusdienas šodienas servēt, kas ir McDonald's jaunais McPlant burgers. Tā kā Roberts neilgi pirms būs viesklāt aizbrauks uz McDonald's viņus nopirkt, ēdīsim McDonald's un atpūtīsimies kopā ar ģimeni. Šī brīža situācija mēbelēm nav pārāk priecīga. Šie divāniņi vispār ir pa ziemu. Pa šīm 2 ziemām laikam sanāk vai salūzuši. Un nezinu, vai šos vēl lietosim, bet varbūt patiesībā viņi varētu arī salabot. Kaut kā, ja paceltu šo visu uz augšu. Nu jā, skatīsimies. Bet tad mums ir vēl garie dīvāni, kā šis, un tie gan ir ļoti labā stāvoklī. Tos mēs tagad arī liksim uz terases. Te ir viņam spilveni. Jā, šos gan tad liksim tagad uz terases, bet mēs aizmirsām vēl terasi noslaucīt. Tā kā pagaidām mēs visu salikām te uz bruģa, un es pēc tam noslaucīšu terasi, un tad liksim mēbeles arī uz viņas. Un tur ir visi matracīši, kuriem noteikti arī vajag kārtīgi apmazgāties. Un tad mums ir arī šis guļamais, kas arī mums bija iepriekšējā mājā. Arī viņš ir mazliet cietis, viņam nolūž šī daļa, bet Roberts centīsies viņu salabot kaut kādā veidā, lai gan viņam šis te ir pilnībā nolūzis, bet gan jau kaut ko var izdomāt. Un to arī liksim uz terases. Tikai viņam ir šie te matrači, kur ir vienkārši ļoti skumjā stāvoklī. Laikam nevar neko redzēt, bet pilnīgi dzelteni. Tos droši vien vajadzētu nomainīt. Šodien laiciņš vienkārši ideāls, tīk zilas debesis. Savu grilu un mangalu, un noteikti kādā no nākamajām dienām mēģināsim
likās, man kā ir cik stundas. Es neievēroju vērtu. Man likās, cik smuks toņi novēlēja vīram. Kas ieliek plaukstu, viss, tas ir vienīgais amps. Vakardien nepaspējām pabeigt salikt terasi un samazgāt mēbeles, jo pēkšņi atbrauca viesi. Nebijām pat vēl aizbraukuši pēc ēdiena, tā kā sanāca mazliet aizkavēties, bet kopumā ļoti forši pasēdējām, pasvinējām manu vārda dienu. Un šodien tad es pabeidzu gan mazgāt mēbeles, gan arī salikām pēdējās lietas uz terasi. Un tagad tad iziešu ārā un parādīšu jums, kā mums sanāca. Šādi mums izdevās apvienot mēbeles. Šie ir tā kā dīvāni no viena komplekta. Šis ir pilnīgi cits. Var arī, protams, redzēt, viņš ir tumšāks, bet es domāju, ka tas galīgi nav nekas. Un tā kaste vispār mums ir atdot, tur mēs glabāsim šos te matracīšus, kurus es domāju jau tagad salikt, jo it kā nākamdēļ vēl solas sniegu vai lietu, negribu, lai viņus sabojā. Tāpēc salikšu viņus jau pagaidām atpakaļ, kamēr vēl nav tāds kārtīgs pavasars un nevaram te sēdēt. Bet jā, kopumā man liekas, ka izskatās ļoti mājīgi. Un vēl atnesām arī šo te guļam krēslu, kurš ir arī salūzis, cerams, ka sanāks to salabot, bet uz šī mēs ļoti daudz iepriekšējās mājās pavadījām laiku, gan ar suņiem, gan vienkārši atpūšoties, tāpēc, protams, paņēmām to arī līdzi. Un tā, man liekas, ir tāda ļoti forša dārza mēbele. Šodien ir pagājuši jau pāris dienas, kopš salikām mēbeles uz terases, un tagad mums tad ir plāns arī atjaunot grilu. Mums ir arī mangals, jeb tāda ugunskura vietiņa, bet tā pagaidām vēl ir palikusi pie mammas, neatvedām.
un to atjaunosim tad kaut kad vēlāk, bet priekš grila nopirkām gan smilšpapīru, gan krāsu, ar ko viņi nopūst, un arī laku priekš tiem koka dēļiem, un cerams, ka sanāks smuki viņu arī atjaunot. Un vēl plānā mums ir arī piekārta putnu būrīšus. Kaut kur lasīju, ka ir pēdējais brīdis, kad viņus tagad pielikt, lai būtu cerība vēl, ka kāds paspēs tur arī iemitināties. Un es esmu nopirkusi 2 putnu būrīšus, tā kā gribam piekārt arī tos. Man gan nav vēl pagaidām nopirkt nekādi salmi vai nekas tāds, ko varētu viņos ielikt iekšā, bet es zinu, ka putniņi, protams, arī paši var sanest. Tā kā cerēsim, ka pietiks ar to, ka noliksim vienkārši tās mājiņas. Tā kā tagad dosimies ārā un ķersimies pie darba. Lai atjaunotu grilu, nopirkām šādu te termospreju priekš krāsas atjaunošanas, nopirkām melnā krāsā. Tad ir smilšpapīrs, ar kuru atjaunot kokus, un arī šis te ir priekš koku atjaunošanas laka un otiņa. Sasalusi, vai drīzāk sakaltusi. Ar šo te sakaltu šo otru, kur es, protams, neizmazgāju. Es neko nevarēšu uzkrāsot. Es atcerējos to, ka mums taču bija tā otiņa, kuru nopirkām priekš lakošanas. Un izmantošu to tagad to, pēc tam nomazgāšu un izmantošu arī lakošanai. Tā, pagaidām mums ir sanācis nopūst, man liekas, izskatās, protams, daudz labāk, bet šodien nevaru vairāk tā kā pārpūst pāri, jo ir ļoti stiprs vējš un visa tā krāsa iet uz citu pusi. Bet katrā ziņā pagaidām es domāju, ka noteikti būs labi, kaut kad vajadzēs kaut kur vēl piekrāsot, tad to darīsim vēlāk. Arī dēlīši ir izžuvuši, tā kā es tagad viņus pārlakošu, un tad jau varēsim pielikt klāt, un šodienas darbiņš būs padarīts. Es pabeidzu krāsot un lakot tos dēļus, un man patiesībā liekas, ka mums ļoti labi sanāca. Grils izskatās, varētu teikt, ka gandrīz kā jauns. Viņam bija mazliet tā kā notecējusi tā krāsa, pūšot,
jo es nezinu, varbūt es pūtu par tuvu, un tad tā kā bija viņas par daudz, bet atkal pūšot tālāk, viss tā rūsa nenosedzās. Bet kopumā, man liekas, izskatās ļoti, ļoti labi. Un tagad mums tikai jāsagaida, kad dēļi nožūs, jo šodien es viņus gan nokrāsoju otrais, un tad viņi nožuva, tagad arī nolakoju. Un rīt no rīta pieliksim viņus atpakaļ. Patiesībā man pat ļoti iepatikās viņus krāsot un lakot. Likās, ka tas tāds meditatīvs process, un es jau sāku domāt, kādas vēl projektiņus varētu izdomāt, kaut ko līdzīgu padarīt, jo man ļoti patika. Noteikti video bija mazliet citādāks. Es ceru, ka arī jums bija interesanti skatīties. Es noteikti nākamajās nedēļās filmēšu vēl vairākus video, jo mēs ar Robertu dodamies drīzumā uz Grieķiju atzīmēt mūsu 10 gadus kopā. Tā kā es plānoju filmēt gan kā pošamies, lidojam un arī pašu ceļojumu tur. Un tas būs mazliet citādāks ceļojums nekā parasti, bet ar to visu es padalīšos nākamajos video. Un pēc tam tad jau ir arī lieldienas un dažādi pavasara video. Tā kā paldies, ka noskatījies šo, un noteikti tiekamies jau nākamajā. Čau!